Ai! Labdien, jaunie kungi! Šodien es dalīšos ar negatīvu pieredzi kā pirmreizējs BMW īpašnieks. Tagad mēs braucam pie Meiko Eškēda. Atkal, es nesaprotu, kāpēc man pie viņa vēlreiz jābrauc. Es jau vienreiz pie viņa braucu. Un tā mašīna nebija patīkama pieredze. Bet nu labi, mācam tālāk. Tagad es braucu pie Roberta, lai viņam iegādātu reku šito ten. Reku šī man slepenā recepte. Banāna maize ar kanēli. Un šito mēs tagad aizvedīsim un redzēsim viņa reakciju, jo viņš man pusotru gadu jau prasa recepti šiem meistardarbam. Šoreiz es liku mammai uztaisīt, jo vīrietim nav jātaisa ēdiens, tas ir jādara sievietei. Pieliec pirkstu maniem grīķiem, tad tu būsi zārkā. Labdien! Vakar kastrācijai. Kur mēs braucam? Šis tagad. Tur man redz, ja? Sunks. 14 grādi, šķīri ļoti labi, jūtos pacelāti, tūlīt izaugs pārni, beidzot esmu stāvoklī, kad nevar padomāti, esmu vietā, kuras ārā nevaru izkāpti. Tā tad viss man prasa, kā man iet ar BMW, iet ļoti labi. Iet ļoti labi, viņš pielēc ar katru reizi, it īpaši mīnus 14 grādos. Viss kaut ko slikt runā, ka mašīnas nav uzticams, man šajā mašīna ir 5 mēnešus. Esmu nobraucis 300 km un servisā tikai bijusi vienu reizi, 3 mēnešiem, bet tikai vienu reizi bijusi. Degvielu neēdu vispār, braucu uz gaisu, 1.6 kā nekā. BMW. BMW. Nē, tas ir pa cringe, tas ir pa cringe. BMW. BMW. Audi. Vairs nav kašaki. Tas ir visiem maniem heiteriem. Man ir BMW. Kā jau jūs visi zināt, es esmu godīgs pilsonis un es neko nedaru nelegāli. Es pirmo reizi mēģināšu slēgtā vietā driftot. Tātad skatās, šis ir visiem maniem heiteriem. Nav mums tik grūti. Atceramies, tas viss tiek darīts slēgtā zonā. Jūs neredzējāt, kur mēs braucam? Kur viss man jautā, kur Audijs? Audi ir pārdots tam Ralfam, kas bija video arī. Jūs, man liekas, nesakojiet video, jo tur viņš it kā tika pateikts, ka tiks pārdots Audi. Man jumta. Jā, Roberts arī uzreiz pārdošs viņu šiem džekam. Tas ir šīs dienas pavērsiens. Bet Audijs vēl ir dzīvs, ko tas Ralfs dara ar to Audi? Audijs tiek atdzīvināts vēl vairāk nekā viņš bija dzīvs. Ies apskat uz Audi uz ielām drīz. Bez uzlīmēm, tāpēc, ka Ralfs ir ļoti slikts. Viņš nav fans. Jā, viņš nav pieklājīgs cilvēks. Apsolīja, ka tu paturēsi uzlīmes, dabūji mašīnu savās rokās, nedēļu vēlāk uzlīmes nav. Tāpēc, ja jūs pazīstat Ralfu, tad neticat viņam, viņš netur savu vārdu. Tas izklausījās sāpīgi. Jā, kaut kā pie šitiem mīnus 13, kaut kas tur sasalst un viņš ir ļoti ciets. Bet tad, kad nav tie mīnus, tad viņš nesasalst. Sasala amortizators. Jā. Kurš ies? Jā, šitas jau bija labi. Es kaut ko saspiedu pedāļiem. Akmeņi. Man izkāpt ārā? Saprot, es neesmu profesionāls. Es stāvēšu uz akmeņiem vai kaut kur tā. Davai, es iešu uz akmeņiem stāvēt, lai te jautrojās kaut ko.
Gan jau šitie man nosargās. Kāpsim atpakaļ iekšā, augsti laukā. Draugs saucās, es viņam palīdzu filmēt, viņš brauc prom. Kāds izsauc taksi? Jā, es. Kāpēc slog nevar attaisīt? Netais vaļā. Nav jau kā. Mēs eksplorojam mapi. Čipa GTA, tā kā bišķi vairāk tu redz no mapas, kad tu atver viņu. Jā. Šita var labi. Šiks. Noputināja visu. Šitā galīgi nav laba vieta, kur stāvēt. Te viss nāk virsū. Viss tas te putekļi viss. Viņš laikam aizbrauc prom. Labi, es iešu te mājā, savējā. Aiznagots durvis man ir tomēr. Nevar tikt. Kas bija? Es neaprēķināju kaut ko. Jā, nu jā, ja šitāds ceļš. Te jau nav grāvi. Te tikai koku malās ir. Kā šitas ir vispār? Jelmsai. Jo, es pa šitiem ļoti gribu braukt. Nu, es saku. Es pat neredzu apakš viņiem. Bet jā, Latvijas mēžu ceļi. Kaut kur jau mēs te ar Audi arī braucām, ne? Tur pa labi neaizbraucām. Neatgādini šitā vieta neko. Kas te bija? Es Audi, kas slidināja. Tur tā. Nu, ja tu tā saki. Ej, tirs! Kārli, šitas nav labs spots. Kārlis saka, jo, te tā var. Tu vēl turpini. Tā nav riktīgās ziemas riepas un tu vēl drifts taisi. Tieši. Te jau slid vairāk. Vajag braukt no turienes un mest. Bet ja tu aizies taisni, tad gan nebūs forši. Nemīst. Šitā autosporta joma ir ļoti nogurdinoša. Sviedri nāk, es vienkārši visu cieņu tiem, kas māk braukt ar mašīnām.
Vienkārši šits nav viegli. Jā. Esam mēs te. Pie Baltkrievijas Alande. Braucam kaut kur. Ja jums ir kaut kādas mašīnas piedāvājumā zem 1000 eiro, uzrakstat komentārā vai arī jau sūtat ar bildēm Instagramā Arčim aizsūtat vai man atsūtat roberts.lusis. Visur, ja? Sūtat kaut kur. Kaut vai e-pastā, ja jums nav Instagrams. Šokolāde saldējums. Tu gribi šitādā ātrumā slīti mest? Apstājies izlaid man ārā, tad ej nost. Super ceļa stāvoklis. Latvija, kas ar naudām? Kas ar naudām? Tas Pidars premjerministrs. Pidars ir mūsu prezidents. Ja? Ja, viņš burtiski Pidars. Labs. Mūsu prezidents ir Pidars, tas gan, jā. Un tas nav rupi domāts, viņš vienkārši ir. Arā mums Au! Reāls sāp. Protu, bet pēc laikā. Au! Šitas ceļš nav lemts. Tev nav bail? Protams, ka ir. Varbūt ātrāk braucot nesāpēs tik ļoti. Jā, uzreiz nomirs vienkārši. Es nemaz nepievēršu uzmanību līkumam, bet bedrēm. Ej! No sāna uz sānu. No sāna uz sānu, te mierīgi. Jā, no grāvja uz grāvju, bļāviens. Tu te mēģinās apgriezties? Es izkāpšu ārā, nofilmēšu. Tagad laikam viņš aizbrauc prom. Paldies, Arči! Tagad jūtamies kā Ziemeļpolā. Ejam atpakaļ mājās. Karoči, sāciet sekot manam YouTube kanālam. Roberts Lūsis. Taisīšu jauns video ar šito aparātu. Brauksim kaut kur. Brauksim ar močiem. Tagad nebūs vairs video ar BMX un mašīnām no šīs kameras. Es veidoju savu kanālu. Vlog life sāksies. Mēs esam pašā nekurienes vidū. Patestēsim nedaudz, kādas te ir tās sajūtas. Jā, zālēm gan negribās. Puh! Jā, sniegs nav tas labākais šeit. Tātad tāds saputējis. Tīri tā nevar te dzīvot laikam uz šīs ielas. Te vispār ir bēders. Jau man brauc kāds pakaļ tomēr varbūt. Šur man notrieks vai nenotrieks? Kā jums liekas? Nu, laikam viņš aizbrauc mājās. Tā kā tā. Viņš tā kā traks. Džeks normāli mauc. Šitā vienkārši tīrs ledus. Un viņš te lidoja uz cik. Nu, jūs redzējāt uz tik. Rakstiet man. Ziedojiet Arčim, sekojiet Arčim, rakstiet komentārā kādas video idejas un rakstiet komentārus vispār. Un būs viss super.
Man jau rokas salst. Akči atbrauc man pakaļ. Moška Roberta atstāt tur patās, nesavākt viņu. Man jau bail tā iet uz tā ceļa. Nu jā, viņš jau man brauc tieši virsū. Varētu siltumu tagad palūgt. Es uzsildīšu savu snēku. Rokas man salst. Ļauj man uzsildīt savu snēku. Jau tu zini, ka tur krustojums galā? Kur? Es nezinu, bet kaut kur te bija krustojums. Kaut kur viņš bija. Kur bija? Pasties, kā izvairījies no bedrēm. Jo, rīktī. Nu šitas gan nav pozitīvi. Sāksim lēkāt tūlīt. Man nepatīk tā skaņa. Kāds skaņa? Tie ir akmenīši, ne? Tev riteņi brauc pa zemi. Jā, man riteņi brauc pa zemi. Nē, Beka lido, viņi pa gaisu tikai. No kuras meitenes ir aktuāls šobrīd? Aktuāls meitenes ir... Mazgadīgais. Pudunts. Brauc caur tam tunelim. Cietums. Gaida Robertu. Nu, nevajag jau melot, jā. Es nemeloju. Es pēdējā laikā esmu diezgan daudz redzējis Facebook posts un cilvēks, kas sūdzās, ka ir tie ātruma pārkāpēji, likuma pārkāpēji mašīnās, ka viņi ir liels drauds uz ceļa. Un es tad padomāju, cik tu stulbs es to rakstot. Bieži vien tiem cilvēkiem nav pat mašīnas, viņi nekad nav braukuši, viņi neko nezin par to. Šitie cilvēki, kas visus tos posts un sūdzības raksta, viņi ir pilnīgākie stulbi. Kā tu vari iedomāties likt sodu cilvēkam, kas pārkāpja ātrumu pa 10 km/h, tik bargu, ka viņam atņem tiesības un ir milzīgs naudas sods? Nopietni. Cilvēki, kur rakstās sūdzības, vai nu nebrauc ar mašīnām, vai nu viņi ir visstulbākie un sliktākie braucēji uz ceļa. Viņi brauc ļoti lēni, kas īstenībā apdraud vairāk ceļa satiksmes dalībnieks nekā tie, kas brauc ātri. Viņi noskrāpē visiem durvis stajankās. Viņi nemāk atmuguriski braukt bez kameras un bez 100 pīkstuļiem. Viņi vienkārši ir tādi lohi. Viņi nemāk braukt ar mašīnu. Tagad man ir jāuzņem noteikumi, kur tikai attiecās uz viņiem. Es neesmu nekāds vidējais cilvēks. Man reakcijas laiks ir ātrs, esmu gudrs, esmu stiprs, esmu veselīgs, esmu jauns. Kāpēc, lai man būtu jāsako tādiem noteikumiem, kuriem viņiem vajag? Pārāk stulbi cilvēki tiek uz ceļa. Un vēl viņiem nepietiek. Viņi tik stulbi, ka viņiem pat nekad nepietiks. Viņi visu laiku sūdzēsies, ka vajag tos, kur labi brauc, sodīt, tāpēc, ka mēs esam tupaki. Ja tu esi autists, tev nevajag būt uz ceļa. Viss punkts un āmen. Es drīkst braukt uz 150 pa pilsētu. Kurš katrs nedrīkst? Es pa brīvību drīkst iet šķērē. Kurš katrs nedrīkst? Opā. Koks nāk virsū. Es esmu samaksājis pāris saviem kontaktiem, lai sarunā man mazliet brīvu vietu. Mums nav daudz laika. Nav samaksāts. Nē, ir samaksāts. Es esmu sarunājis, lai mums ir 1 minūte brīvs brīdis. Ko tu domā par pašreizējo ekonomisko sistēmu? Sistēma? Es nezinu. Pašreizējā ekonomiskā sistēma ir diezgan dīrsā. Viss tik dārgs. Tāpēc ir jāpērk viss no Pandabai. Savādāk jau viss ir dārgs. Ļoti labi šitā filozofija, pēc kuras dzīvot. Neiebrauc grāvjos un tad viss būs kārtībā. Jā.
Jūs jau tur visi bijāt sabijušies, kad es maucu raudīt. Tī baigi grāvi lieli. Mēs bijām sabijušies. Jā, Tikai. un Ralfs ar Matīs toči. Robī, te ir liela grāvi. Te ir liela grāvi! Robī! Es domāju, es eju pie Dīviem. Sēžu, mierīgs svētdienas vakarā, lasu avīzi. Oi, kas tas tāds pa idiotu te man? Nobrauks man tulīt. Ir cilvēki teikuši man, ka viņiem ļoti patīk šitie motocross video, bet man diemžēl jāsaka, ka Roberts nedrīkst dot mums mocs vairāk. Roberts saka, ka viņa tēvs drīz sāks dirst virsū viņam, ka viņš visu laiku dod mums braukt, un mēs tā nedrīkstam pieļaut. Mēs nevēlamies Roberta tēti aizvainot, tāpēc mums ir jāpērk savus motus un jābrauc kopā ar Robertu, lai mēs netērētu Roberta resursus, Roberta tēta resursus. Tāpēc, ja vēlaties redzēt motocross video, mums tikai vajag 5000, lai nopirkt vienu mocu, un tad es ar Valteru varēsim ar to mocu pabraukāt. Es domāju, moši, varbūt. Jā. Tā skatītāju dēļ jūsu kontentu, jā, šitas viss tiek darīts, kāpts tik dziļā sniegā. Reku, šitā zīme nozīmē, ka būs viens pēc otras slīpējam līkumu. Ar pārmetieniem jāiet tur, viens un tad līdz otrajam jāslīpē un tā. Opā! Es netiek ārā. Viss. Atšīs nosprūd tur. Jā, būs stumta tulīt. Ok. Nē, izbrauc tomēr. Ko tu? Nopietni. Nē, viņš atkal apstājās. Aizgāja. Nē, neaizgāja. Viņš iet grāvī iekšā. Es iesprūdu. Kur? Ai. Paskriesim nedaudz. Viņa beidzot tik ārā. Viņš arī spolē maucis. Tik. Skrienam atpakaļ. Oba! Oho. Bet baigi forši būtu, ja pretī kāds nāktu. Tad būtu adrenalīns. Grāvis. Kā tu tur rādīji? Vienu pirkstu dziļumā grāvis ir. Un tev bail no tāda? Kaut kas smaržo.
kas smaržo? Es nezinu, iespējams, ka sajūgs. Rieps. Sajūgs. Nu mēs jau ejam. Ar vienu riepu grāvī. Es te tikko cīnījos, lai augšā uzkāptu. Oh my god! Ai. Viņam vairs nesanāk tā, kā sanāca, kad mēs nefilmējām. Grāvīs. Reku viņš te tā nobrauc. Te. Zandalu. Man vispār bail te stāvēt ir. Ko tu dari? Es tev suvenīru atvedu. Jā, suvenīru, to tu nenesīs te iekšā. Kāpēc tev tāds ir? Tu iebrauc grāvī un es viņu tur atradu. Tam tagad ir jābūt tavā mašīnā. Jās. Nu, gandrīz apmēram tā. Tu redzēsi video. Roberts, pēc malā. Tu biji grāvī un viņš tur bija. Noliec malā. What the fuck? Tevis trots. Bļa, Rob, viss ir. Tu viņu Tu tūlīt. Oho. Nu jau bija. Glīt. Atkal mēs pa grāvu mausam. Viņš tik ilgi vispār noturējās. Opā. Ai. Un grāvis. Kā mēs tagad tiksim ārā? Nu. Oh my god! Mēs tikām ārā. Saka, ka viņš man nenāks virsū. Te viss kārtībā? Jā, man liekas, ka jā. Nu, nedievs, ka tik veiksmīgi. Pirmais grāvs iesvētīts, jā. Tas nu gan nebija patīkami, bet ļoti veiksmīgi, kā jau. Tas visiem maniem heiteriem, kas teica, ka es netikšu ārā no grāvja. Es tiku ārā ar Robertu Lūšu palīdzību. Viņš ir tik spēcīgs, viņš izstūm širo mašīnu ārā pats savām rokām. Bet pasties, cik viņš nenokaujams, vienkārši tanks. Jo. Vispār nekāda problēma. Tu tādā normālā ātrumā arī ārā brauc. Stīgā. Tas 100 punkti no grāvi. Jā. Tā, Robert, gribi izmēģināt? Ko tad? Ar pakaļ spriedziņu slīpēt? Nē, es negribu pat tavu mašīnu. Nē, nu neuztraucies, vienkārši, ja tu kaut ko saplēsīs, tad tu maksās. Nē. Nu redz, kā tu māki? Jā, ideāli vienkārši. Evo, neuzvelc apmalu, tur apmalu kaut kur paslēpusies zem sniega. Nu, kā labi sanāk.
Labi ir brauc pirms mūs apcietina. Mēs visu laiku esam piesprādzējušies. Jā. Mēs nekad neesam nepiesprādzējušies. Jā. Evo, Arči, izlaidīs man pie topiņa. Jā, labi. Es nopirkšu bulciņu. Tu pagaidi man. Dai, pagaidi, es ātri. 2 minūtes. Iesim nopirkt bulciņu, jo man ļoti gribās ēst. Mēs visu dienu kā nekā esam filmējuši. Es pat pārģērbties paspēju. Kur Arčijs palika? Man laikam jāiet mājās.